Čau! Šodien paredzēts ķermeņa lejasdaļas treniņš ar nelielu kardio piesitienu. Tāpēc iesāksim ar to, ka mēs iztaipīsim kājas un dibenu iestiepsim. Ja? Dinamiska kustība uz leju 10, 9, 8, 7 un elpo. Un jau sajūti, kā iestiepjas arī iegurnis un taisnas kājas un stiepamies uz leju, uz sānu ar krūšu kurvi pie kājas. Ja vari ar taisnu muguriņu nenoapaļojas, ar taisnu muguriņu un taisnu muguriņu pie otras kājas. Okay. Mainām puses uz leju, spied celīti balsta kājai uz āru un elpojam. 2 un 1. Labi, malacis. Liekam kājas kopā un iestiepsim vēl mazliet aizmugurīti. Rokas aiz muguras, muguriņa taisnā, lejā, lejā, lejā. Un kārtīgi atslābinam lejā. Apķeram celīšus, noapaļojam muguriņu un pa vienam uzrulējamies augšā. Izapļosim arī gūžas, apļo tādā amplitūdā, lai nekrakšķētu, ja? Lai nekrakšķ gūža. 2, 1, un vēlreiz otra pusīte. Pirmais vingrinājums būs skvats, dziļais ietupiens, skvata pozīcijā. Un seko man, esi gatavs? Aiziet! Un laižamies lejā, ceļamies augšā, nopaļojam iegurnīti. Lejā rokas iet līdzi virs galvas, nopaļojam. Svars ir uz papēžiem, nopaļojam, ceļi neiet uz augšu. Un aiziet maksimāli dziļā iesēdienā un augšā. Un pieliekam tempu. Aiziet. Celīšus spied uz āru, balsts uz papēžiem. Un elpojam. Galva ir muguras turpinājums. Muguriņa ir maksimāli taisna un nenoapaļojas. Aiziet, celis neiet pāri pirkstgalam. Ja? Šeit celīts. Neiet pāri pirkstgalam. Aiziet. Un elpojam. Lejā. Ja, taisi ietupienus savā tempā. Un pie pēdējā paliksim lejā. Un skvats, rokas priekšā, spiežam ceļus uz āru, balsts uz papēžiem un elpojam. Aiziet, elpa, elpa, es jau pārlikšu mikrofonu, jo es vilkšu nost džemperi, tu turi pulsu, liekam rokas priekšā un pievelkam pa vienai rokai elkoni uz aizmuguri. Ja? Tās bija 4 reizes, atceries to kustību. Mēs to atkārtosim. Aiziet. Vēlreiz lejā, nopaļojam smuki. Ja? Lejā un nopaļojam. Aiziet, turpinām. Un augšā. Un nopaļojam. Turpinām. Aiziet. Un atkal paliksim lejā. Lejā, jā, puls, un atceries kustību elkoņa pievilkšanu. Ja? Mēs paliekam iesēdienā, korsete kontrolēta, nabiņa ievilkta. Taisi savā tempā, ja tev nepieciešams šajā brīdī attini video uz sākumu un iesāc vēlreiz, ja? Jo tas tempiņš ir ātrs, kur es turu, lai mēs iedotu kardio un nākošajās reizēs, kad tu pildītu arvien vairāk un vairāk, tu varētu jau tempiņu audzēt. Ja? Pievelkam, ja? Un pievelks, lai strādā lāpstiņi. Pusi iesēdienā, muguriņa taisna, korsete savākta, nabiņa ievilkta. Un aiziet. Un elpo. Labi. Atslābini kājas, malacis. Dodamies lejā 4 pozīcijās. Šis vingrinājums jums jau ir pazīstams. Un mēs atcelsim celīšus 3 vai līdz 5 cm no zemes.
Atceļam un nolaižam. Ja, atceļam un nolaižam. Korseti ir savākta. Mēs neesam izgāzuši muguru. Korseti ir savākta. Augšā un atslābinām. Augšā un atslābinām. Un vēl divas reizīgas. Augšā. Izspied sevi no pleciņiem. Un augšā un atslābinām. Labi, dodamies planka pozīcijā. Uzrulējamies augšā. No otras puses es to darīšu. Pastiepjamies, ejam lejā. Un smuks planks. Atpakaļ augšā. Pastiepjamies. Un lejā. Smukā plankā. Atpakaļ augšā. Pastiepjamies. Un ejam lejā. Ja, turi tempu savā ritmā. Cik tu jūties komfortabli. Lejā smuki savācam planku un tikai tad nekustinot gurniņus dodamies atpakaļ augšā. Lejā lāču pastaigā, smuki savākts iegurnīts un ejam atpakaļ augšā un pastiepamies. Malacis, aiziet, turpinām. Lejā un atpakaļ augšā. Izstiepamies. Super. Turpinām. Sajūtam, ka pulsiņš strādā. Ķermenis ieslēdz dažādi citus enerģijas ražošanas resursus, ja? Un sāks jau iet pakaļ arī tam tauciņam, kuru mēs negribam noturēt par daudz, kā tam būtu jābūt, ja? Un pēdējā reize, un atpakaļ augšā, un izstiepamies. Ok, daudz lieki nekavēties, dodamies lanžā. Kas ir lanžs? Izklupiens tālu un taisni, roka uz atpakaļu, kāju uz atpakaļ. Gurni sānos, rokas sānos. Aiziet, jau tik jau safārējos, satrakojos no treniņa, jau man endorfīni lido, enerģija lido, vārdi lido pa priekšu prātam. Jā, un taisam izklatienu, 90 grādos. Aiziet, turam kārtīgi korseti. Celītes neiet pāri pirkstgalam. Ja, un vainām kājas uz atpakaļu, klāt nopaļojam atpakaļu, aiziet vēlreiz. Un uz atpakaļu. Un vēl 10, 9, malacīs. Kontrolē, nav pārāk tāls izklupiens un nav arī pārāk tūs. Izklupienā, aiziet. 2 un 1. Ok, super, malacis. Ja ir ūdens, droši padzeries. Treniņa laikā ir pat ieteicams dzert. Maziem malciņiem, jā? Guļamies uz muguras. Un atcelsim gurniņus bridža pozīcijā. Jā? Ribas nolaistas, iegurnis savāc. Galva ir muguras turpinājums, ir kā tev kāds caur muguru kaulu būtu piesējis striķīt un vilktu uz augšu. Pleciņi atslābināti un no papēžiem izspiežam sevi uz augšu. Pa vienam skrimslītim laižam sevi lejā. Augšā saspringzinam dupsi un pa vienam lejā. Ja? Augšā nolaistas ribiņas un pa vienam lejā. Malacīts. Aiziet augšā. Daudz lietas jāatcerās. Es zinu, ar laiku tas aiziet ļoti, ļoti automātiski. Tev vienkārši ir, tavs prāts šobrīd dzird to, ko es saku, un liek muskulim darīt atbilstošu tehniku un lejā. Labi, un uzceļam sevi uz pirkstgaliņiem, augšā un laižam pa vienam papēdītim lejā. Turam smuki savāktu iegurnīti, nabiņi ir uz iekšu un uz augšu, ribiņas nolaistas, pleci nav sasprindzināti pa vienam. Un elpo. Papēdis jūti, kā sāks vilkt dupsis. Un 10, 9, 8, 7, 6, 5. Neuzrauj pleciņus. Galva taisna, ribiņas nolaistas. 2, 1 un atslābinam pa vienam skrimslītim. Un aiziet no pilnas pēdiņas atpakaļ augšā un lejā. Jā, bet pareizā tehnikā. Pa vienam skrimslītim un atslābini. Nopaļo iegurnīti, savāc nabiņu un korsetu, tikai tad cel augšā.
un pa vienam lejā. Izelpā un pa vienam lejā. Malacis. Turpinām augšā un pa vienam lejā. Jā, un vēl pēdējās 10 reizītes no pirkstgaliņiem. 10, 9 un elpo. 5, 3, 2 un 1. Malacis. Labi, atceļam kājas un tas, ko mēs darīsim, mēs atceļamies augšā un laižamies lejā. Augšā, bet galva nenolaižas līdz lejai pavisam. Ja? Mēs tikai atceļam pleciņus un turam, lai starp zodu un krūtīm varētu ielikt dūrīti un augšā. Pie nākošā nolaižam pa vienai kājai lejā. Turi korseti, muguras lejas daļa ir piespiesta zemē un nolaižam. Tagad nostiep papēdīti. Labi, malacis. 5, 4, turī, 3. Jā, lai nesasprindzinās pārāk traki kaklas, ja jūti, ka tā notiek, atslābinies. Un 1. Malacis, apķeram celīšus. Tagad būs brīnišķīgs vingrinājums, kurš sākumā cilvēkiem liekas ļoti neveikls un grūti izpildāms, bet ar laiku es varu teikt, ja pat varbūt pat 2 mēneši, ja regulāri pildot treniņus, kad izdodas izpildīt šo vingrinājumu. Mēs uzrulējamies sākumā līdz šejienei, līdz tam lejā. Mūsu mērķis ir piecelties augšā. Ja, mēs to darām ar korseti un kājām. Ja, lejā. Un nedaudz arī, protams, ar inerci un augšā ceļi, nepāriet pāri pirkstgaliņiem, ja vēlies. Sākumā palīdzi sev mazliet ar roku. Ja? Ar laiku, tikai ar laiku, šis vingrinājums būs. Ja var jau izpildīt tagad, malacis apķer celīšus augšā, palīdzi ar korseti un kājām. Un vēl pēdējā reizīt un augšā. Ja? Šajā pozīcijā, tad, kad tu nāc augšā, nedrīkst ceļu pāriet pāri pirkstgaliem. Ceļi nedrīkst iet uz iekšu, uz āru, taisni, smukā skvata pozīcijā, tu arī piecelies. Ja? Aiziet nākošais vingrinājums. Sāksim no šīs pozīcijas, ja mazliet arī kardio klāt, un, protams, arī kājas un dupsis strādā. Un mēs atceļam. Sākumā lejā, rokas pie ausīm, gara ausīm. Paliekam šādi un pamazām atceļam kāju paralēli zemē un tuvinam arī pašu ķermeni paralēlai pozīcijai zemē. Balsta kājai, balsts maksimāli uz papēdīti. Ja, sākumā vari palikt šajā pozīcijā, bet ar laiku ej uz maksimāli paralēlu. Ja? Skatiens ir zemē un vēl 1. Un paliksim šajā pozīcijā un rokas iet gar sāniem. Ja? Tātad piedod puķa un iet gar sāniem. 5, 4, 3, 2, 1. Ja? Balsta kājas. Dupsis ir tas, kurš diezgan ļoti sāk just slodzīti. Labi, mainīsim uz otru kāju. Ja? Tātad šī būs balsta kāja. Un mēs atceļamies un laižam rokas gar ausīm. Lejā, rokas gar ausīm. Malacis. Kustinām. Aiziet. Un aiziet maksimāli paralēli zemē. Ķermenis. Kontrolēt strādā ar spēku. Kontrolē korseti. Ja? Korseta principā strādā visu laiku. Līdz ar to tā pilnīgi speciāli tikai korseti kačāt nav pat baigās vajadzības. Ja nu tikai grib tādus kārtīgus kubikus, tad jāliek svars klāt. Bet principā pie jebkura treniņa korseti ir jākontrolē, līdz ar to viņi strādā. Un paliekam augšā un rokas šķērītē. Muguriņa taisnā. Sakontrolējies, salāc ķermeni, sagrupējies, jā, sajūti līdzsvaru. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Malacis. Laižam lejā. Varam padzerties. Dodamies guļus pozīcijā uz muguras. Un iesim to pašu brīdžu, tikai šoreiz celsim vienu kāju augšā. Atceries par pareizi tehnisku izpildi. Iegurnis savākts, ribiņas uz leju, leciņi nolaisti un viena kāja ir augšā. Ja? Vari likt rokas uz gurnu kauliņiem, lai pārliecinātos, ka gurniņi traki nav šķīvi. Ja? Tā kā viens zemāk, otrs dikti augstāk. Un ribiņas lejā 10, 9. Un izelpa, ja? Nepalīdz ar rokām. Izelpa. 3, 2 un 1. Malacis. Mainīsim kājas un no papēža. Kāja maksimāli taisna. Izspied sevi no papēža. Labi. Un 7. 6. Malacis. Un 3. 2. Un 1. Super. Malacis. Apķeram celīšus. Pakustinām no vienas pusītes uz otru. Un noslēgumu veltīsim kārtīgi, izstiepsim ķermeņa leizdaļu. Un pakustinām pat uz apli. Ja? Uz vienu pusīti un uz otru pusīti. Un pakustinām. Saliekam pēdiņas kopā, taurenītī. Un apasiņojam iegurni. Un jau kārtīgi izelpojam. Ielpa. Un kārtīgi izelpa. Saliekam kopā, pastiepsim arī kājiņu, taisni kājiņu augšā. Laižam viņu lejā. Un tā kā caur aplīti, ja? Un pirkstgaliņš iet līdzi. Pirkstgaliņš uziet augšā. Un ar papēdi stiepjam viņus sienā un atkal saliecam nopaļot visu pēdiņu un nostiepjam papēdīti, kā gribētu nobraukt gar sienu. Un vēlreiz augšā un papēdīts gar sienu. Labi, liekam pie zemes, mainām kāju, kāja augšā, ar papēdi braucam kā gar sienu, nopaļojam. Un uzceļam augšā un gar sienu. Kārtīgi kā aplīti uztaisām un izapaļojam kājiņu. Un izapaļojam. Malča. Labi. Un izapaļojam. Labi. Atceļam abas kājas, atceļam arī pleciņus un pastiepjam pa vienai šķērītē pie sevis. Ja? Vai nu mēs to darām pie ikriem turoties, vai pie hamstringiem. Un pastiepjam. Un pastiepjam. Un pēdējā reizīte maleči. Labi, caur apaļu muguriņu. Apsēdīsimies. Ērtā pozīcijā sakrustojam kājas. Un pat pastiepsim arī muguriņu. Izapaļojam uz vienu pusīti. Pastiepjam galvu uz vienu pusi. Pa diagonāli. Uz priekšu. Vēlreiz uz sāniņu. Kārtīgi sajūtam, kā iestiepjās gan kakliņš, gan arī jau mugura. Un pa diagonāli. Labi, kārtīgi ielpojam. Izelpojam, nolaižam pleciņus. Kontrolējam elpu. Vēlreiz ielpojam. Un nolaižam pleciņus. Un vēl pēdējo reizīti mēs augšā.
Ieelposim, spiežot rokas kopā. Un mēs izelpojam. Un es tev vēlu jauku dienu. Un lai tev ir pilnvērtīgas un svaigas pusdienas, vakariņas vai brokastis, kad nu tu veiksi šo treniņu. Un lai viss skaisti. Atā.